Zvana! 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 Principā, filma ir balstīta uz vienu teikumu. Ja Muhameds nebrauc pie Muhameda, Muhameds brauc pie Muhameda. Uz Milānu. Nu tātad, pirmā nakts. Šķiet, ka tālāk laikam par Lietuvu neesam tikuši. Līdz Kaunas vēl ļoti tālu. Neko neredz, jo šobrīd īstenībā nemaz nav tik tumšs, bet... Nu jā, neko neredz. Kā jāturā šādi. Nu jā, man tikko sakoda, nezinu, kaut kas. Jā. Oh, fuck! Arī koži? Jā. Es neesmu mīstam pūžņu uzlikšu. Forši telts tātad, ka Roč ir bīstamā vietā. Nē, kaut kas ko... Nu, ko koži? Jā, ka Roč mūs tulīt nokodīs. Mēs domājām iekos nedaudz kā dāliņu, kādu gurķīt, bet mūs laikam tāda. Nu jā. Tu domā, iederam? Tagad, vai ko? Tu vēlējies? Tu gribi vai negribi? Es... Nē, negribu. Nu, re. Ja es negribu, tu izvēlts arī negribu. Nu, labi. Tātad mēs tulīt tās ejam gulēt. Nu, jā, iemužina. Jā, Kalnīts! Labrīt, Kā tu jūties? Nu, ir agrs rīts, jā. Izgulējies. Cik ir pulkstens? Cik? Pulkstens ir 5 vai Pēc. naktī vai... Latvijas laikā no rīta. Nu, tagad jau vēl joprojām ir +2 GTM, kā skatītos, jā. Tā kā laiks vēl ir un agrs rīts, tur var saulīt pafilmēt. Tur seļu arī var redzēt, uz kuru mēs stopēsim šodien. Šorīt, šeit mēs gulējām, jā. Un mūs sačurāja. Un daudz šitās mazās. Sūda, kā čurāja? Pagai, kur tevis vairāk ir, Vai kur jāatrod kādu tūplānā jāpiefilmē un jāapjautā, kāpēc viņš tā darīja? Laikam nāk. Jā, re, kur. Nu jā, tā tad mēs bišķi ar pašu vainīgi, jo teltu uzbūvējam uz skudru pušņa. Dabujām Mēs gan tur čurājām. Tā kā. Un manas brilles cieta. Jo viņas izkrita un no rīta atrad viņas zem izvelža kājas. Nu nekas. Kas vēl? Viņas man tāpēc nedrīkstēja vilkt. Mēs esam Lietuvā. Jā, Lietuvā joprojām. Kā jau vakarā. Jā. Un tagad jādodas tālāk. Nav ko laiku tērēt. Labi. Nu tad mēs dodamies ceļā. Paldies par uzmanību.
Kāda mašīna? Cik pulkstenis? Man viena jauna ziņa. Viens no manas Svetbankas atsūtīja īziņu. Atzīmējiet 20. dzimšanas dienu Latvijas Svetbanka. Dāvina tev īpaši prāta vētras koncertu 18,8. Piesakies internetu bankā līdz laimē ilgumu 2 personām. Pašo! Ļoti, pagaid, cik ir pulkstenis? 1:10. Mēs 1:10 tagad atrodamies uz Polijas teritorijā, jā. Polijas teritorijā. Es jums varu parādīt kādas prakses, bet tas nav diezgan svarīgi. Es tāpat gribu runāt, kur mēs atrodamies. Nu, viņi apmēram redzēja. Tas autors, kurš šobrīd stopē ar jauniem atklājumiem. Tur ir smuka auzas, mēs varētu aizvest pie Lainas. Kaut ko no tā un kaltēt un uztaisīt maizi pašu savu gaumē. Polijas kartē, Varšava, tā mēs braucam apkārt un kaut kur pa caur Seroku. Tā, ka jebkurā gadījumā mums nesen, kā mēs tikām līdz praktiski mēs apkārt Varšavai braucam. Bet, jebkurā gadījumā, kā mēs tikām, mēs no sākuma Lietuvā kaut kur Kaunijā nostopējām vienu dāmīti no vecu. Tās sievietes valsts darbs. Un pajām vienīgā, kas tāda sieviete, kas tāda bijusi. Ir divas bijuši, bet otra bija ar čauli kopā un čauli šofers. Jebkurā gadījumā, tad mēs viņu aizved mūs līdz kaut kādai vietai tur. Un tad mēs no turienes kaut kādā baigi ilgi gājām, baigi gabalā nogājām kilometru. Varētu būt kilometru vairāk, mēs caur visai pilsētai mēs izgājām. Neizgājām caur visai, mēs plāšājām. Pofīgi nav iezgājām bija līnija. Un tad, kad mēs pagriezāmies, visu tur rādīja, lai atsūkā viņiem, tad mēs pagriezāmies. Nē, tā viņa nedā, viņa ar vienu roku. Jā, viņa rādīja. Pirkstu savu plānu. Tad arī vecenas rādīja tā mums. Varbūt tās bija vecenas ar plāniem. Tad mēs gājām un aiz tādu pagriezēm aizgājām un autors visu ceļu jau dīkst par šiem. Es nedīkst, es sapņoju, labi. Par fūrēm, par lielajām fūrēm. Es nesaprotu, es piemēram sapņoju vienkārši par mašīnu, kas mums aizvest uz Milānā. Visi sapņoju tieši par fūrēm. Labi, un tad mēs pat nestopējām, mēs vienkārši gājām pāri dzelzceļa sliedēm. Es gribēju vēl stopēt, tur visos teica, nē, nevajag stopēt. Es teicu, ka nevajag stopēt, jo, pirms dzelzceļa sliedēm nevar stāvēt mašīnu. Labi, apstāties vai vienāk. Bet mēs nestopējām, mēs vienkārši gājām un vienkārši fūre apstājās. Paņēma mums tas čauli bija laipnēs, mēs sākam man pagulēt viņa gultā, pēc tam autos pagulēt gultā, pēc tam viņš vispār vēl iedeva mums augstu dzerienu. Vēl kādas tur praņi, šokolādē ar meleņu un zemeņu pildījumu. Jā, kur pierādījumu tieši. Pierādījumu tieši. Tieši pierādījumu. Sieri. Nē, tas jau bija savu pašu, protams. Labi, es domāju, ar to mēs beigsim kaut kādu 5. vai 4. Jā, un vispārībā tas žestas nozīmē atsūkā, mēs sapratām, bet ka tu nedrīkst stāvēt. Tā nevajag, jā. Tā mēs pieņēmām ar austu. Labi, tik ļoti nogribējušies. Labi, tad tiekamies, es domāju... Ar mašīnas ar mašīnu. Es domāju, mēs tiekamies tagad nākamreiz jau kaut kur Čehijā varētu būt. Tas būtu šodien mūsu plāns. Šodien līdz vakaram es plānoju, ka mēs tiksim kaut kur līdz Čehijai, noteikti Čehijai. Pēc tam mēs ar Austriju un tad no Austrijas jau Milānā un Milānā, tad Milānu. Vēl no Milānas uz taksis!
Nu, ir sūdīgi. Laiks arī sūdīgs. Neviens neņem. Mēs esam vēl projām netālu no Varšavas. Slikti iegaumējums tos numurus garām. Ir pagājuši 4 stundas. Mašīna brauc garām. Kuri. Neviena nestājas. Skatāmies uz numuriem. Tas pat nebija latvieši labi, vēl pieņemsim, bet latvieši tik daudz brauc, bet viens neņem. Fūras ir ļoti daudz latviešu. Pat ar Dinamo krekliņu neņēma. Jā, es uzvilku speciāli Dinamo krekliņu. Bet neviens izrādās neatpazīst Dinamo no tālbraucējiem. Igauns. Igauni nedaudz nav redzēt. Baigi ilgi mēs pavadām ceļā laiku. Jā. Lietus diezgan stipri lija. Pa laikam kaut kas uzlija. Un tā. Saulīt beidzot spīd, mēs atsākām iet ar kājām. Reku, tā ir latviešu, tās stulbais latviešu pūri, kuri pret neatpazīst latviešu. Nu kurš? Duraks neatpazīst latviešu, nu. Alsi, ja tu brauktu mašīnā, tu atpazīsties latviešu? Protams. Tas ir viss redzams sejā. Es nezinu, ko tie tulbie. Tas ir latviešu tārnu. Te varbūt kaut kādi krievi. labums, bet latvieši ir atpazīt. Latvieši vienmēr var atpazīt. Un ja ceļ roku, Ceļ tas roku. ir latvietis. Latvieši. Protams, vienmēr, bet visa, kurš ceļot roku skolas solā, pohu kur, bet latvieši. Nu, praktiski jā. Tu arī Sūdīgi gribētu iet. pasacīt, kad mums iet Jā. sūdīgi. 4 stundas jau nekur esam tālāk te par- mīņājamies. Par šito apidu. Jā. Jā. Nu, līdz Tā jau nākamajam. īstenībā arī sūdīgs ceļš, nav jau kur piebraukt un apkārt. Nu jā, tur ir kādā piebraukt, tu nevar redzēt. Var gan. Labi, varbūt varēs uzfilmēt, kā mums paņem kādu mašīnu. Latvietis, bļet, Latvietis! Vēl vien! Nu, labi, skaidrs, ka nebūs. Tagad ir, mēs esam nākamā video, pēc kādas iepriekšējās video pirms kādas stundas, kur uzņēmām. Tagad nežēlīgi līst. Mēs slēpjamies zem koka. Kurš nepalīdz. Tas ir diezgan slikts koks. Mēs esam pie kādas pilsētas. Nu, laikam, nu jā, pie vajadzīgās. Odikoža lietas nežēlīgi līst. Jā. Baigi sūdīgi iet stopēšana. Ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, un ne uz augšu, ne uz leju. Es gribu nofilmēt, kā tā. Kā no, labi. Es domāju, nu jā. Baigi sūdīgi. Sūdīgi. Iepriecinoši ziņas nav. Pēc kāda brītiņa jau nodārdīja zibens. Tas mūs ļoti pārbiedēja. Tas lika saprast, ka tas, ko mēs darām, ir bīstami. Lēn, tas ir bīstami. Un jā, mēs bijām izmisuši. Šausmīgi. Bet pēc kāda brītiņa, beidzot pēc ilgām stundām, apturēja pēc austrudomām cietumnieku busiņš. Nu, jo tur vienam čalam bija uzgriezts, rētis uz vēdera. Un jā, dzērām maliņu ar viņiem. Tad jau pēcāk jau devāmies uz Vistu. Nu, uz upi.
un atpūtāmies bišķīt, jo bijām nogājuši ļoti daudz. It's here in your perfect eyes, they're all I can see. I don't know where, confused about how as well. Just know that these things will never change for us at all. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Rīts. Agrs rīts. Tas šorīt sāksim ar to, kad vakarā es skatījos, ka mēs ilgi pa nakti gājām pa garu ceļu. Nevienu nestapējāmies, baigi ilgi gājām, kāds, cik mēs nogājām. Nu, nezinu, liekas pie 10 kilometru. Nu jā, varētu būt 10 Cenšos kilometru, nepārspīlēt, bet varētu tā būt. Tur bija vēl kā sauc, bānis vēl tikai uz vienu ceļu, otrs tikai remontēt vienu jostu. Par to mēs gājām, kur vēl asfalts nebija. Gājām, ilgi gājām, meklējām un domājām, baigi ilgi gājām un tad ielītām kādā vietā starp ābolu audzēto, ābeļu audzēto. Un redzējām, kā Polijas ābolu nāk superneto. Un otrā pusē bija kas kāds labību lauks. Un starp to mēs uzcēlām telpi. Bijām ļoti noguruši, pagulējām. Nu, pa nakti šausmīgi plosījās lietus. Jā, tas ir KFC. Vajag par to vēlāk, Kā mums gāja? Un jā, šausmīgais bija lietus, pērkons, zibens. Zibeņoja ļoti un Vējš. bija stelts drebēja un bija traki. Vienkārši gulēju, tā telts vienkārši likās tūlīt sabruks. Man likās no sākuma vispār, ka kāds man mēģina ielausties teltī. Kas mēģina ar lauzu un uzlauzt telti, jā. Tu jau, man liekas, vispār pēc kādā laicības, ka Jā. Nu, kurā tas bija baisi un šausmīgi. Es pat izslēdzu telefons, kaut vai man nekad nav bijis vēl no pērkona zibens, bet šoreiz tiešām bija. Lādēju abiem telefoniem, tagad lādēju, un tā zibiņoja reāli, kad vienkārši visa telts izgaismojās. Un tad vienkārši tur bija šausmas. Un, jā, tā ļoti interesanti nakts, sāka šausmīgi gāzt. Gribējām uzfilmēt īsti skeču, lai redzētu situāciju, bet bijām pārāk noguruši un bija slinkums. Tad es aizminu vienkārši. Tad, jā, nu bija Bija izmaināts. arī šatmenis akmenēt, bet nu kaut tā. Bet rīts. Rīts nāca labi. Rīts bija lielisks. Mēs sākumā domājām diezgan pesimistiski, nebija ceļi, kur apstāties mašīnām, tāpēc likās, ka nevienu nenostapēsim. Bet pastapējām kaut kāds 20 minūtes un apstājas viens čalīts, kurš aiziet rīktīgi gabalu. Mēs dāsojām līdz pēc 70 km/h. Nu, ļoti ātri atbraucām. Un šobrīd esam pilsētā. Mēs esam ļoti tālu. Nopietni, nevēlas tik to kamerā. Tātad mēs esam Čestohovā. Šeit. Apmēram Jā. Mums izlaid pie sākuma. Un tad Pie McDonald's. Gājām, jā, pie McDonald's. Tad mēs gājām pa ceļmalu un mūsu mēģi savāc. Gribējām mēs busņā uzfilmēt. Domāju, gals klāt. Bet nē, šī aizved mūs līdz benzīntankam, parāda populārāko vietu, kur tālbraucēji ir. Te plākām tais mūsu sapnis, par ko jau mēs sapņojām. Šitas telons, jā. Un kā? Vistiņa. Nom.
teikt, draugos, es zināšu, kā to spēlīt atminēt, tur, kur ir uzmini logo. Es nevarēju atminēt, kas paveicies. Teikt, es zinu. Nu jā, teikt, mēs te gāršīgi maltīgi ieturam. Nu jā, un tad turpinām doties tālāk. Nu jā. Paldies, ka skatījāties. Tas bija visādi buši. Ceram, ka šodien nonāksim jau citā zemē. Tev tagad jāsaka Autor Šmits. Jā. Un Autor Šmits ēdrā. Un viss apkalpojošais personāls. Un tie ir cilvēki, kas tāpat, man liekas, viņi ierādīs, kas filmē. Tur ir Simply Markets. Interesanti. Tur varētu iegriezties pat. Kāds ņipeli, izstās, ka īsts patiesībā, bet tā ir bilde. Labi. Paldies. Jā. Līdz nākamajam video. Mēs nākamajam, labi. Ko tu garis atved slēdz ārā? Viņš mēģina. Nu, viņš nespiežās. Mēs tagad atrodamies. Navigācija ieslēgta. Ko? Viņa kustās. Kas tad? Navigācija man. Kāda? Kāpēc? Es tagad ieslēdzu kameru. Tātad es tagad filmēju Altri. Ja? Šeit ir mūsu vienīgā gaisma. Kā redzat. Atrodamies bunkurī. Tā ir mana roka. Mēs esam mazā piekabas mašīna. Es rādīšu vienkārši gaismu, jo tas ir vienīgais, ko var redzēt. Mēs atrodamies mazā mašīnā. Nu, nevis, tajā mazā piekabas. Nevis piekabas, gan mazajā furgona buciņā, tādā maziņā, pavisam maziņā. Kāda paukā. Un, jā, autors nostapēja viņus, nevis nostapēja, bet pierunājuši tie, te kā viņi sauc, benzīntankā, kādā. Un mēs tagad tiksim līdz Katovicai no kaut kādas tā pilsētas. Un, jā. Bet pirms vēl tā, mēs stopējām mašīnas Pieturā, autobusa. Protams, kā saprotat, 15 metrus pirms zīmes un 10 metrus pēc zīmes nedrīkst stāvēt automašīnas. Un līdz ar to es teicu, automdevējiem tālāk. Jā, man jāteikt, es vainīgs vai ne? Kāds? Nē, es vienkārši pasaku, ne, tālāk. Un Austras turpināja stopēt. Mēs jau grasījāmies iet, un pēkšņi pēdējā mašīna, ko mēs gaidījām, piestāja. 3 meitenes iekšā. Mēs viņi pabrauc garām un 3 simpātiskas meitenes. Kā jau noprāt, viņas mūs nepaņēma, bet kad mēs mēģinājām iet iekšā, viena no meitenēm rādīja, nenākat iekšā, jo viņa vienkārši šoferīte izmeta viņu Pieturā. Un tā mēs ablumjāmies. Gandrīz jau iekāpām. Un tad mēs gājām un aizgājām uz benzīntekam un nostapējām uz to nāves mašīnu. Tur neko nevar redzēt. Var ar savu gaismu paspīdāt, kas te darās mums. Pat ar savu maciņu. Es paņemšu savu telefonu, jā. Varbūt. Kas tas ir? Tā ir gaisma. Kas tā par gaismu? Tev aiz muguras, man liekas, lampiņu var ietakt. Neredzu. Aiz muguras tev ir lampiņa. Augšā. Tur nav kur slēgtas. Redz mums telefons. Gaisma mainās. Pašlaik, kas mums darās? Mēs atradām 20 eiro. 20 eiro pagaidīt. Nekur vēl 1 eiro ir. Paņem tūlīt uzpīdināšu, lai var. Nē, tie ir 5. Te mašīnā mētājs nauda. Te mēs apliksim viņu. 10 pat. 10... Nē, dolāri. Dolāri? Nē, eiro, puscents, dolārs. Dolārs, jā, tur dolārs. Parāda otru pusi. Ai. Tas nav svarīgi, galvenais šī pusi. Jā. Tagad var redzēt sevi vai nevar? Nezinu. Tikai ja tumā, piemēram. Nekratī tev... Nu jā. Pagā. Var redzēt sevi? Jā, var redzēt. Tu biedējā, skatītāji. Labi. Skaidrs, ka... Parādīja, kas te darās? Ko? Kas te mašīna? Nevar redzēt tālu.
labi, Karāču domas kāpatās. Jā. Kaut kā krastā pat. Labi, tad tiksimies līdz kaut kādai citai grūtai vietai. Manā Austru, jā. Come da venga, vedi I love you. Papa Zibara. Labdien, mēs esam šeit. Pagaid vēlreiz sāc. Varbūt vajadzēja vienkārši papšītāmies. Do you Okay. mind if we film? No, not like We just make for Traveling film kaut fun, kā. for friends, and show how we get. Labdien, mēs esam šeit Pieturā. Nezinu, kaut kāds ir. Un kur mēs dodamies uz Mēs esam Krakovā, nē, bet gan Katovice, nē, cits. Un To atkal uzbrauc. nē, Labi, un šeit ir meitenes, kuras mums ir tik laipnas, kas parādīja, kā nokļūt līdz Siezina. Mēs izdomājām, ka tomēr paņemsim autobusu līdz vilciena stacijai un no vilciena stācijas uz Ciezina. Jā. Jā, tā ir mēs ceļosim. Ceļam, jā. Grūti iet lēni šodien. Pajautā kādu jautājumu meitenēm. Teikt interviju. What is your name? Visvalds. Austris. Austris? Austris. Yes, that's right. And Visvalds. Neslavu. Visvalds. Bush. Visvalds. It's easier. Bush. It's my surname. Okay. Bet tā vēl kādu jautājumu. Kādu saņēma apakšveļu? Nē. Es nezinu, tu varbūt uzdod. Vai aiziet? Tātad ievadā Austs vēlēs ko pateikt? Laidz ārā. Kāpēc? Laidz ārā. Protams, tātad, lai redzētu... Lai redzētu, pagad tur jau 100 centimetrus. Lai redzētu, kā mēs steidzamies pie lainas, mēs parādīsim to ar banānu. Jā, jo mēs arī ļoti ātrādam, kā visātrāk pasaulē tiek noteikti tāds banāns. 3. Gatavs? 3, 2, 1. BAM! Tāds suši mēs esam. Tur vēl panāmies. Tagad skatāmies, kā finišē Austs. Mums vēl viens banāns. Varbūt vēlēs ko apēst. Jā, ielpo, izelpo. Caur dzegunu, pamuci ārā. Tas nav problēma. Pametīsim tālāk banānu. Kāpēc par zinu? Tu viņam uzkāp? Mēs neiesim dzērt. Un šitas...
Nu, blīn. Ieteikums, kad es to nesaku. Nav labi. Es gribēju pretīgi. Un ieteikums nešķaidīt pienu ar zemeņu sirupu. Pazūd piena garšā. Un ieteikums. Es neesmu to dzēru. Labi, pietiks ieteikumu un dosimies tālāk. Tas ir itāļu. Ko tu mū? Man liekas, tāpēc es par Ungārs ir. Itālnišers. Pieļausies būs itāļu. Itāļu. Jo tas ir itāļu karoks. Man ir cepurīte. Tik salotīt. Labi, paldies. Tā. Tā, sākam skatīties, kur mēs esam. Mēs esam Čehijā, vai ne? Jā, nu praktiski Čehijas robežas. Čehijas robežas zonā, bet es nāru. Nu, cenas visas ir pēc Čehijas cenām. Jā, tāpēc diezgan čehīga juška. Jā, tā mēs ceļojam, lai mēģinātu noķert kādu lielo zivi. Tā vairs nav plūdiņu makšķerēšana, bet jau spinninga. Nav nekāds kristers, tas jau ir normāls pokers. Jā. Nopietna līga. Ja ņems, tad ņems uzreiz. Ja neņems, tad iespējams neņems nemaz. Bet iespējams, varbūt tās pavadīs tāpat kādu gabalu. Kāds ļoti jauks cilvēks. Pieņemsim, kā pirmīt mēs braucām ar 4 jauniešiem, kurus atkal kā reizi nestupējām. Bet vienkārši viņi mūs savāca pa ceļam. Ievēlka buciņā un aizved. Tagad mēs ejam uz lielā ceļa. Kas mūs biedē? Šeit nav praktiski, kur uzbraukt. Tā ir šaurais celiņš, kur mašīna nevar nostāties. Tā kā, ja brauc nākamā, tā tad viņas, īsti sakot, viņas negribēs stāvēt. Tas šobrīd mūs uztrauc. Bet jāmēģina tāpatās. Ja atpakaļ ceļā vairs nav. Jā, kalni. Video droši vien jūs redzat mazus pauguriņus, bet mums tas ir vērāni kalni. Mums tie ir vērāni kalni. Fopļi. Lāt man latviešu lotu. Jā, uzkāpsim kalniņā. Labi, īstenībā, ko tur daudz stāstīt. Gribējām vienkārši pastāstīt, kā mums iet. Mums iet labi, dzeramais ir, pēduši esam, uz toleti bijām, ceļš turpinās un esam uz pareizā ceļa. Vakariņās pa gurķītim un gulēt. Tomātiņi. Blīn, ko tagad ēdīsim? Labi. Značit, būs jāķer cienāšu. Kā ēdam, vairāk nav. Man ir Kellogs. Man ir pienu vajadzēja paņemt, nē, būtu vispār ideāli. Pakā iebērt un sakti. Piena pakā. Jo Kellogs ādās ātrāk par pienu. Neesi pamanījis nekad, ka piens beigās paliek. Tā. Piena ēdam, pats Es saku. Labi. Kurā gadījumā? Kurš pareizīs virziens? Uz priekšu, jā. Uz priekšu 468. numurs. Ceļš. E75. Tas M, kur ir blakām. Jā, E75 un blakām ir M apaiši. Skaidrs. Es nezinu, esmu pareizā. Galvenais pareizais virziens, lai būtu. Ok. Mašīnas tik brauc garām, pat neapskatās. Labi. Tad turpinām ceļu. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I
Labrīt, Austra. Labrīt, Austra. Labrīt. Ko? Labrīt. Vairāk tādu vēl. Iztās. Mēs esam trāpījuši uz kārtējo. Uz skudru pūļu. Šoreiz mēs nav sarkanās, kas Paldies. nepajokam. Viņas šitās melnās. Mēs tam diezgan... Tās ir mūsu brokastis, kas... Šādi jāpār, lai varētu iet uz rītu copu. Jā. Jā. Rītiem mums lietās ļoti labi. Tāpēc jāatļaus agri. Lai pārpēc uz tālām braucieniem. Un mēs domājam, ja labi paveicās, mēs varam trāpīt ar pirmo, kas vēlas līdz Milānai. Ne? Ļoti optimistiski no tavas puses. Bet jā. Kā iekodušies. Šūdene tāda. Iespējams jau visu nakti koži. Es teiktu no rīta sunīts, kas mums noskāja garām, neapmīst augi. Sunīts bija garām? Nē, es tev vēl pabuksēju. Tu pabuksēju. To jau pēc pāris minūtēm atkal atklāju. To gan es Tu nepamanīju. nepamanīji, ka cilvēks vajag staigāt gar teltu, viņi tik tur mukajās. Kaut kādu, jā, kaut kādu Tā staigāju. pabukstīja vai ne naktī? Man es neatceros, ka man pabukstīja. Tas bija kamerā! Come on! Tu filmē! Es nejūtos kā mājās. Tāpēc es izgriezu. Nu labi. Bet pirmā kāze šajā ceļojumā. Jā. Un viņai šodien vajadzētu noslēgties. Līdz Milāniem. Tu tikai skuduru nesamini, kas pagalmā vēl baigi tava lieceļa garumā. Jā. Pēc pāris minūtēm sapratām, kad skudras mūs ļoti mīl. Klubās skudras. Vismaz šīs bija melnās laikam. Un vienīgais, ko mēs varējām cerēt, ir, ka pie Lainas nav skudras mājās. Esam tiešajā ēterā no Vīnes. Un kā tu jūties, Visvaldi? Ir karsts, droši kā 33 grādi. Jā. Vispār Vīnē ir ļoti jauki cilvēki, teikt. Mēs attikām pāris stopētājus no Prāgas un no Amerikas, no Savienotajām valstīm. Atstopējuši, jā. Jā, viņi atstopējuši. Un jā, viņi ir diezgan laipni, bet pārējie cilvēki, jā. Viņi tiekās. Pārējie cilvēki praktiski ir tādi diezgan jauki. Nē, no, es biju ekstāzē no viņiem. Es vienkārši eju šitīgi apmēram platu ceļu. Nē, nu, jā, nu. Daudz platāk. Nofilmē tos lopus, kā viņi ārdās. Tāds ir Riku stūra. Daudz mašīna ārā. Apmēram šitik daudz ceļa ir man, es eju apmēram šādi. Viņa, bet riteņbraucējs var apmaut apkārt man jebkur. Nē, viņš paņems dāmīti vienkārši kaut kur ap 45, 50. Sāk man vāciski vai autriski, sāk muldēt virsū. Ak, Dievs, man bija tāds skaips. Ew, mēs varēsim šeit austriski runāt.
Vai ne? Austris. Austriski. Jā. Īstenībā ir gadījusies ķibelīt. Tas jau pirms 2 skičiem aptuveni bija. Man ir forši apavi. Jā. Īsti sakot, man ir tagad pie melnas kurpes līdz, domāju, kaut kāds Uzvalks. Jā, nopirkt, bet... Bļet, viņi rādi pagriezienu un aizbrauc taisni, nu what the fuck. Jā, un ja godīgi, mēs pat īsti nezinām, kurš ir pareizais ceļš. Nē, nu, es ticu, ka tas ir... Ka tās lielais. Bet pamatā... Daltas Bet pamatā, jā. uzmācīgi netic tam. Nē, nu, nav 100% droši. Nē, nu, Par to jā, nevar nav. ticēt. Vajag 100% garantīt. Jā, Bet, nu, 100% cita varianta īstenībā jau nav. Jop, Ja vien tas tieši ceļš neiet tā. līdz zemē. Jā. Cik tādu procentu iespējamība ir? Kad līdz 0,001. Bet tomēr ir. Mona Lisa Twins, ko? Meitenes bija aptuveni. Kur meitenes? Es domāju īstas. Aizsēc 4. Kādu mēs varam iet, jā? Jā, vispār transporta. Kur? Tramvajs. Es domāju, Tramvajs? Jā, ka mēs varētu... Mēs varētu aizbraukt uz kaut kādu dirsu. Kaut kādu ziemeļāku. Ziemeļāku. Apstamies kaut kur Kur ir lielais kalpums. Kur kalpums? Kur viss brauc transporta ārā, kur slēdz, viss iet un... Kur? Labi. Kur? Karta! Ideāli! Bet kur viņš tur iet? Tur ir stācija, tur vēl stāv viss tas. Bet tur tramvai aiziet, redzi, tur tālāk. Jā, tur tālāk. Pirmīt tikos izgriezās ārā tramvajs. Viskas priekšā. Karta. Un kur mēs esam, īsti sakot, Mēs esam Vīnē. jā. Tas ir noteikti. Jā, paprasti. Excuse me. Could you tell us how we could get to road so that we could go to Graz? Yeah, with what kind of transport? And where we are. Let's see. For me this... It's also new. We are... Walking and stopping. Stopping. Yeah. Aha, you need the... Yeah, this is the road. Yeah, that's Yeah. highway. Yeah. That's. You have to go down. down. Graz is south. Oh, down. Yeah, south. So So, I think... to Klagen. Klagen's this way. Okay. Thank you. Thank you. Varbūt braucam ar vilcienu? Jā. Ārā, es domāju, līdz Klagen. Video joprojām iet, tā var Līdz mierināt to, ka arī ir tomēr draudzīgi cilvēki. Līdz Klagenfurnē, es domāju, kur tam ar vilcienu. Tas ir baigi tālu. Tas ir šausmīgi tālu. Tie būs maz kādi 15 māti, 10. Nē, nu 10 māti, es domāju. Mazāk. Baigi maz. Pagaid. 10 man nebūtu žēl, mierīgi, jā. Pagaid, jāapstās. Bet ja kaut kā 25, nu tad tas ceļojums jau vien tāds. Jā, es saprotu. Nav mūsu stilā. No šitienas līdz šitien bija Elsko, bija cik 2 lati vai 3 lati? Vai jā, bet lielai gabali jau lētāk noteikti. Nu tad varētu, nu jā, līdz 10 lati es gatavs maksāt. 10, jā. Davai Tad 25 gan ne, jo šeit ir dārgi. Nu, es vairāk, bet es arī neesmu gatavs. Jo es pieļauju domu, ka kaut kā 30 eiro varētu tikpat labi maksāt. Mēs tātad dodamies ceļā un tas bija neliels ieskats, kā mēs maldamies pa pilsētu. Davai. Kādu ilgu laiku pavadot Vīnē, mēs izdomājām varbūt doties ar metro.
Un jā. Domāju, ka mēs varētu tālāk tikt līdz Austrijas otram galam uz Klagenfurti ar vilcienu, vai ātru vilcienu, vienalga. Un lai tik līdz tam mēs izlēmām, kāpēc gan ne ar metro? Jā. Principā, viss, kas pēc metro notika, bija nekas, laikam jau, jo visu dienu mēs pavadījām uz kājām. Satikām tur stopētājus Vīnē iekšā arī, bet mēs izlēmām, ka ātrāk būtu, ja mēs dotos pat uz ārpus Vīnes un tur stopētu. Kā nojaušat, laikam jau tā nebija labākā ideja. Mums abiem bija pārgurušas kājas, tūznainas, pietūkušas šausmas. Ļoti grūts ceļš tas bija. Bet pa ceļam Vīnes maģistrāles krustojumos un tā tālāk mēs uzdurāmies uz tās darbiniekiem, kuru mūs aizturēja un aizved uz milzīgu tirdzniecības centru. Un principā tas mums nekā nepalīdzēja. Devāmies tālāk, jau krēslā, uz Milānu ar kājām. Kārtē reizi nokavējām labākos kadrus. Tūlīt bija skaisti skati, visur kalni. Mēs dēsojam ar ļoti lielu ātrumu. Ātrums ir nežēlīgs, nāvējošs. Mēs braucam uz lielceļa. Pa brīnumu mums apstājas citonvedējs. Un mēs jūtamies samērā lieliski, jo viss notiek, mēs kustamies. Vienā upītē vēl apstājamies, nomazgājamies, nopeldējāmies, jūtamies svaigi, tīri. Tātad, vai ne, mēs nākam. Tunelītis. Tad daudz būs. Gaisma tuneļa galā. Tāks viss vēl. Ko tu mums vari tagad pateikt? Neko neredz, ko pārāk tā. Man zvana. Tur tev zvana. Neko daudz neredzēsim laikam. Bet aptam tā mums iet. Tas tāds īsts ieskatiņš. Pēc kāda laika mēs nokļuvām vienā pilsētā Austrijā un mums atkal savāca policija. Šoreiz gan bija grūtāk nedabūt sodu, jo viņi tiešām domāja par to, vai uzlikt mums sodu vai nē. Un jā, viņi mūs aizved atkal uz benzīna tanku,
kur mēs pavadījām apmēram 2 stundas. Mēs prasījām šoferīšiem, vai braucam uz Milānu, vai jūs nevarat mūs paņemt līdzi? Viņi teica, nē, mēs braucam atpakaļ iekšā Austrijā. Mēs bijām tik pārguruši un vēl doma, ka es varētu nokavēt iestāšanos universitātē. Un bija šausmīgs lietus, negaiss. Mēs bijām izmasuši. Jau atkal laikam. Un šoferi neviens neņēma. Mēs teicām, mēs braucam atpakaļ. Viņi, nē, es braucu uz Milānu. Un mēs teicām, mēs arī braucam uz Milānu. Un viņi teica, nē, smieklīgi.